Es gribu šodien sajusties seksīgāk, skaistāk, labāk. Tāpēc mēs šodien pārtaisīsim mani no šī uz šo. Tad kāpēc tieši šāds tēls? Es viņu ieraudzīju Pinterestā un es sapratu, man viņu jādarina. It's fire! Tāpēc jā, let's start. Vispirms sāksim ar apģērbu. Tā, un tagad mati. Mati gatavi. Protams, nav tik perfekti kā viņai, un man aizmugurē izskatās vienkārši briesmīgi, bet priekš video purpose perfekti. Sāksim ar ādu, jo es nevaru skatīties uz sevi jau bez tonālā. Viņa, protams, ir daudz iedegušāka par mani. Es arī mazliet centīšos pieskaņoties. Lieku savu mīļo Bobbi Braunu. Kā bāzi ņemšu Charlotte Tilbury 5. numuru un Bobbi Braunu V088. Jā, tieši precīzi mans tonis. Protams, ikdienā es jums nekādā gadījumā neieteiktu tā darīt. Jo tiklīdz jūsu sejai pieskarsies kāds, paliek plankums. Ja tagad ienāktu mans vīrs istabā, viņš noteikti to nesaprastu. Neizmirstam ausis. Priekšdekoltē es pielikšu klāt Elf Halo Glow Liquid Filter un Catrice All Over Glow Tint. Tā, tagad, lai piefiksētu manu dekoltē, izmantošu Paisē minerālu highlighteri. Nekautrējos un lieku diezgan daudz. Danesa Mairiks paleti. Yes! Jo viņai starojums ir nereāls. Es ķeršos klāt pie uzacīm, izskimēšu, jo viņai ir viņas diezgan biezas smukas. Izmantošu Glued Got To Be. Uzacīs man šobrīd nav baigi koptas. Es pateiktu vispār nekoptas, jo es gribu viņas ataudzēt un sataisīt jaunu formu. Un es arī esmu jaunā mamma, kura vienkārši netiek nekur ārā. Tagad es sajaukšu Charlottes tonālo 5. ar Bobbi Braunu concealeri Ivory, jo man nav tik tumša concealera un balts izskatīsies pārāk brutāli. Tāpēc es mazliet jaukšu. Un klāju tur, kur ir viņai arī izgaismots. Un tušēju. Redzu, ka Bobbi Brauns man neizgaismo tik pietiekami, kā es gribētu. Tāpēc man vajag paņemt nārs. Man ir tādi 2 nārs concealeri. Viens ir biskvīts un viens ir vanilla. Un es izmantošu abus. Nārs klājas daudz labāk. Nosacīts daudz vairāk lietu, bet ar viņu jābūt uzmanīgi, jāliek ļoti maz. Bet šodien es par to neuztraucos, jo šādi es neiešu nekur. Kaut gan vajadzētu. Galvenais vienmēr zilumiņus šeit nosmērēt, aizsmērēt. Šeit nevajag nekad baidīties klāt, jo tur nav mums grumbiņu, nekas tur nesavāksies, bet šeit ir parasti visstumšākā daļa. Nogurumiņš viss savācis tur. Jau patīkamāk izskatās. Neesmu tik oranži. Mēs redzam, ka tika izmantots peach. Vismaz es redzu, ka tika izmantots peach vaigus ārtums. Tāpēc es domāju, ka izmantošu NYX Sweet Cheeks krāsā Coralicious. Derēs perfekti. Bet vispirms ķersimies klāt pie kontūrēšanas. Es, ja godīgi neatceros, kurš tas ir kontūrēšanas produkts, jo viņi man ir paletē šādā. Vispirms sasildu uz rokas. Un tad klāju sevis. Šķiet ir izteikti vaigu kauli.
Taisīšu rišķos kupingu. Lai seja izskatītos tievāka. Es jau paliku vīrišķīgāka. Jaucu. Es noteikti arī iekonturēšu virslūpu. Kāds varētu pateikt, ka es zīmēju ūsas, bet, zīmējam tad ūsas. Un tagad vajag uz ārtuma laiks. Tagad ņemu Givenchy pudri. Beidzās. Tas vēl bija vecās formulas Givenchy pudris, kurš bija ideāls. Un viņš man beidzās. Tā kā man nepietika ar Givenchy, ņemu Laura Mercier pudri. Tagad smuki nodublēšu visu kontūru un vaigus ārtumu ar šo Hourglass paleti. Skatījos pārējās bildes ar šo tēlu, un, ja godīgi, baigo highlighteri uz sejas es neredzēju. Es pamanīju to, ka acu ēnas viņai nav vienkārši, viņai nav plakstiņš, bet viņai ir kaut kādas sudrabainas acu ēnas, ko es arī izdarīšu, bet, jā, ķersimies tagad klāt pie uzacīm. Tā kā viņas ir diezgan tumšas, es ņemšu NYX Professional Lift and Snatch zīmolu un zīmēšu sev. Domāju, vispirms gan novilkšu tādu kā līniju, lai tā būtu man kā guidance. To pašu Nārs concealeri paņemšu. Strādāšu ar to, kas man ir. Man, protams, vajadzētu sataisīt korekciju vispirms. Man, protams, ir 90. gadu uzacis. Izplūkātās. Mēģināšu to izlabot. Tāda ir atšķirība. Uzacis ir sataisītas, uzkrāsotas. Tagad ķersimies pie lainera. Ņemšu Inglot laineri un kādu ļoti plānu otiņu. Vienmēr zīmējam laineri uz atvērtas acis. Neviens ātrāk nezīmē laineri par māti, kurai ir jāsteidzās. Iebugu. Stilīgi, jā. Te bija akmentiņi, un man te ir akmentiņu tāds somiņa. Centīšos atrast kaut ko līdzīgu. Man bija tieši tādi melni akmentiņi, bet šobrīd es nevaru viņus atrast. Tāpēc es uzlikšu parastos akmentiņus un nokrāsošu ar laineri viņus melnus. Life hack. Ņemšu lielākos akmentiņus, tāpat kā viņas, kā pildē ar viņu. Tagad es pielikšu sudraba acu ēnas Mario paletē. Vienkārši pārvirsmu ārpirkstiņu. Tā, viņai ir ļoti skaistas lūpas. Es ceru, ka man izdosies kaut ko līdzīgu sataisīt. Apkārt ir tāds brūns, pa centru tāds kā neitrāls, ar mazlietiņu peach, man šķiet, salt. Te ideāli derētu Nude Truffle by NYX, bet es viņu diez vai atradīšu tagad. Skatīšos, kā izskatīsies. Es izmantošu uzacu zīmoli Vivienne Sabon 01. Pavēs, baigi.
Tāpat beigās paņēmu New Truffle. Tagad es darīšu tā, ka es paņemšu mazlietiņu konsileri, jebkuru. Un sajaukšu mazliet ar vaigu sārtumu, ko izmantoju iepriekš. Pavisam mazlietiņu. Un sajaukšu un likšu to uz lūpām. Smuki. Tā, un tagad mums vajag spīdumu. Kiko 3D Hydra Lip Gloss. Pirmais, kas trāpījās. Paņemšu vēl Fenty Heat. Jā. Šitas fiksators ir kā šņabits ar tā. Tā, viņai ir lieli sudraba auskari, bet, diemžēl, man tādu nav. Es paņemšu lielus zelta auskarus. Šādus. Man šķiet, ka izdevās diezgan prikoļni, iegūtīgi. Not gonna lie. Kā jums, čabulīši, patīk mans šīs dienas tēls, vai izdevās? Pastāstiet, ko jūs domājat vajadzētu darīt savādā. Kā arī rakstiet man Instagramā Buldura Kristīne un iesakiet, par ko man pārtap nākamreiz, kuru tēlu man vajadzētu noteikti piemērīt uz sevis. Bet tā man šķiet, ka sanāca ļoti labi. Un tās dekoltē. Jāizmantot tās krūtis, kamēr viņas vēl ir, vai ne? Es ceru, ka tev patika šis video. Spied like, subscribe, raksti komentārus un tiksimies jau nākamajā video.